Sveiki! Tagad pamēģināšu parādīt, kā izskatās Dzelmē mūsu Rīgas jūras līcī. Protams, te nebūs tā kā dienvidos, bet nebūs arī sliktāk. Šis ir mans veļuks, ar ko tad es esmu atbraucis līdz jūrai. Un tagad tā ir retā reize, kad es paņēmis līdz kameru, lai pastītos, kas tad iekšā mums tur darās. Cik daudz mums ir, mēs redzam, ūdens, jā? Nu tagad, te ir kur sanests. Vakar bija viļņi, es domāju, ka šodien arī būs, lai varētu parādīt, kā ir viļņos, bet šodien ir noslicīti mierīgs ūdens. Rekur te smiltiņas ir. Tagad sēklas arī ir pārnests jau kaut kā savādāk, vairs nav tā kā tas bija iepriekš, jā, tagad. Līdz ar to te diezgan ātri sākās dziļš, bet tagad jau vairs tā nav. Ūdens ir silts, tagad es jau jūtu, kad apakšā vairs nav tik silts, kad apakšā ir bišķīt vēsāks ūdens, bet nav ko mums tur darīt apakšā. Ja jūs tagad paskatīsieties, kur mana kāja, es ceru, ka jūs redzat, ūdens pagaidām te ir nosacīti dzidrs, ja jau es te redzu. Un, protams, kad ielīdīsim ūdenī iekšā apakšā, tad jau tur noteikti būs savādāks. Maskas man nav, tā kā es peldēšu zem ūdens. Ar acīm ciet, ja es peldēšu. Varbūt es nepeldēšu, varbūt vienkārši tāpat parādīšu. Nu, tad pastīsimies, aiziesim tur, kur ir dziļāks. Jo man jau galā kamera ir jātur. Redz, te jau ar kājām ir savādāk. Tad pastīsimies. Nezinu, kas tur redzās vai neredzās. Bet, ja kurā gadījumā, jau man uz pirsgaliem jāiet ir. Nav vēl tik dziļš. Nē, ūdens normāls. Mēģinam. Paskatīsimies, kāds mums sanāk. Kā tur ir bija? Kaut ko redzēt. Nu labi, es to pastīšos pēc tam, kad apstrādāšu. Ar vienu roku baigi grūti peldēt. Labi, mēģinām vēl vienreiz. Pabeidēsim aizsādies līdz nākošiem sēklim. Ar vienu roku baigi grūti peldēt. Labi, paskatāties, kas tur zem ūdens. Mēs esam atpeldējuši līdz sēkļai pirmajā. Senāk viņš te tāds nebija te uzreiz dziļš. Un tagad tev ir sēkļas. Kamera bišķīt sagriezusies. Es neredzu, ko es tur filmēju. Redzam, ka pavisam stakls ir palicis. Ar vienu roku baigi grūti peldēt. Varbūt ar labo vai pamēģināt. Varbūt ar labo būs labāk. Labi. Vidīsim, ko ir tās. Līdz otram sēklim es laikam netikšu. Jā, man tam sākās dziļāks. Nezinu, kas tur ūdenī iekšā ir. Tik labi var redzēt. Bet to mēs pēc tam redzēsim. Tā, kad uzliksim uz datoru. Nu ko, mēģinām? Ar labo roku jau. Nu ko, nirstam? Nirstam. Te jau es zemi neatsniedzu. Skatāmies, cik tas dziļš. Izrādās, nav tik dziļš.
Nu jā, jebkurā gadījumā pāri galvai. Līdz otrums. Labi, es griežam atpakaļ. Redz, kur krasts ir, jā. Jā, roka. Roka piekus. Davai. Izbaudīsim vēl vienreiz zemūdens valstību. Jau piekus esmu. Uz pirksgaliem stāv. Piekus ar vienu roku. Nemaz nav tik vienkārši. Jātrenējās. Tikā līdz teikli. Jā. Ar vienu roku ir baigi grūti peldēt. Bet jebkurā gadījumā, varbūt tās jūs redzat, kas tur darās apakšā mūsu Baltijas jūrā. Jāatcerās, ka visu nedēļu bija baigie viļņi, ūdens ir baigi saduļķojies, salīdzinot ar normālām dienām. Bet nekas gan jau kādu dienu satnākšu, kad būs mierīgs, ka viss būs nostājies un ka būs dzidrs. Un tagad jau, labi, kad peldu, tad jau jūs noteikti redzat, kādas tur tas ūdens ir, kāda bagāta mums ir. Atkal paliek dziļš. Nu ko, peldam! Nirstam! Un šit arī ir augstāks ūdens. Tur dziļumā apakšā nebija vēsāk. Tur bija visur normāli. Vienāds augstums. Bišķīt piekus. Cik daudz jau es esmu ūdenī? 8 minūtes tikai. 8, jā. Jā, 8 minūtes. Bet piekus. Jā. Ar vienu roku, kā es atkal atkārtošu, nav tik vienkārši. Nu, tā jau ir mierīgāks, te mēs redzam. Cik tas silts ūdens. Te pavisam silts ūdens ir. Nu tā Baltijas jūra mums ir. Redzam, piekraste. Cilvēki nav, šodien ir darba diena, ceturtdiena. Pulkstens 2 kaut kādi. Paskamies, kur viena kompānija tur tajā galā ir. Tie, kur atpūšās pludmale. Nosacīt ir tukša. Mans soliņš tur priekšā arī ir tukšs šodien. Kaut kā tā. Ceru, ka jums šī vasaras pelde kopā ar mani arī sagādāja prieku. Forši! Lai kaut ko darītu, parādīšu, kā var pataisīt presi tajā laikā starp peldēm, ja? Un pēc tam iesim vēl vienreiz peldēt.
Nu, lūk, kaut kā tā. Dzīvojam veselīgi. Nu, tad mēs tagad varam redzēt. Tātad redzam, kāda mums tā pludmale ir. Nu, reku tur cilvēki ir, tātad nemaz tik traki nav, vai ne? Darba dienā. Kā es teicu, reku tur mums ir cilvēki, kas atpūšās. Nu, lūk, tāda tā īsā reportāža no jūras krasta darba dienā vasarā. Viena no foršākajām vasaras dienām, kā kārtējā. Gaidiet nākošās reportāžas. Čau!